Nav agras vai vēlas stundas, kad runa iet par bērna nākotni. Ir tikai īstais brīdis, kad ielikt pamatus veselam, stipram un pārliecinātam cilvēkam. Sportam šajā ceļā ir īpaša nozīme. Tas ne tikai attīsta ķermeni, bet veido arī raksturu, māc pārvarēt grūtības, ticēt sev un iet uz priekšu. Mēs dodamies uz Ķekavu, vietu, kur sportam piešķirta augsta vērtība un bērnu labūtība nav tikai vārdi. Te ir radīta vide, kur bērnos atpazīst un attīsta talantu, kur katram mazajam sportistam ir sava iespēja augt lielam. Ķekavas novada sporta skola ir vieta, kur sākas ceļš uz lieliem sapņiem. Ķekavas novada sporta skola ir dibināta 2010. gadā, taču pirmie audzēkņi tika uzņemti 2011. gadā. Tie bija 15 brīvās cīņas audzēkņi un 91 mākslas vingrotāji. Šobrīd sporta skolā ir 352 audzēkņi. Ķekavas novada sporta skola ir vairāk nekā tikai treniņi un sacensības. Tā ir vieta, kur bērns pirmo reizi ieiet sporta zālē ar lielām acīm un neziņu, un pēc dažiem gadiem no tās iznāk ar taisnu muguru, pārliecību sirdī un skaidru virzienu dzīvē. Sporta skolā šobrīd ir 24 treneri un 2 horeogrāfi. Treneri bijuši gan Latvijas izlašu paši dalībnieki, gan profesionāli sportisti. Interesanti ir tas, ka mūsu sportiskajai saimē ir pievienojušies treneri, kuri kādreiz ir bijuši mūsu audzēkņi. Un tas ir patiesi liels prieks, ka viņi vēlās atgriezties pie mums. Ķekavas sporta skolā bērni var izvēlēties 6 sporta veidus, katrs ar savu īpašo raksturu un spēku. Vieglatlētika ir sporta veids, kas sevī apvieno ātrumu, spēku, izturību un precizitāti. Šis sporta veids audzina neatlaidību, jo katrs uzlabotais rezultāts ir pierādījums, ka esi kļuvis stiprāks nekā vakar. Vieglatlētika, kā zināms, ir ļoti vispusīgs sporta veids, ietver daudzus sporta veidus, visas mešanas, lekšanas, skriešanas, attīsta visas šīs fiziskās īpašības. Pamats teiktu. Es eju vieglatlētikā 3 gadus, un vieglatlētikā forši ir tas, ka tu vari trenēties, tev treniņi ir, tu sporto, tev ir arī daudz ko darīt, treniņš ir stundu, tā kā diezgan forši. Mana draudzene, viņa tā kā pirmā sāk iet, viņa tā kā man vislabākā draudzene, un es domāju, es arī gribētu pamēģināt. Tā kā vieglatlētika, it kā viegli tur kaut kas būtu. Patiesībā man tā kā nav tā kā baigi viegli, bet man ļoti šeit iepatikās. Pati bija vieglatlētē, es biju sprintere un skrēju 100, 200, 400 metrus. Pateicoties principā manam trenerim vieglatlētikas, es kļuvu par arī treneri. Šis darbs man ir sirds darbs, jāsaka, kā ir. Es daru to, ko es mīlu, un varbūt tāpēc man arī izdodas. Arī Vaira Kumermane ir Ķekavas novada sporta skolas vieglatlētikas trenere. Viņa ir daudzkārtēja Latvijas čempione un bijusī rekordiste vesera mešanā. Mums ir diezgan specifiska tā disciplīna, mums sanāk trenēties arī ļoti augstos laikapstākļos, jo ziemas periodā diezgan bieži sanāk aizvietot treniņus mešanas ar iekšējiem treniņiem, ja? Un tad tie bērni, teiksim tā, tie, kas trenējās vesarī, viņi neredz to, cik viņi tālu varbūt var aizmest, un tas ir arī ļoti grūti. Šajā laikā, protams, ir bijuši arī čempioni, kā slavenākā mums bija Karīna Jansene, kura tika līdz Eiropas jaunatnes olimpiskajam festivālam 2 gadus pēc kārtas. Bet tā pārsvarā katrā manā gada sastāvā ir Latvijas čempioni dažādos U16, U18 vecuma grupās, U20 vecuma grupā, U23 vecuma grupā, kuri pēc tam tiekot Latvijas izlasē, kā 2 labākie vesera metēji Latvijā, viņi tiek Latvijas izlasē un pārstāv jau Latviju Baltijas čempionātā, Igaunija, Lietuva, Latvija. Principā katru gadu ir pa kaut kādiem 3-4 bērniem, kas aizbrauc pārstāvēt Latviju. Izgriez. Man māsa atnāca uz šejieni, un es kaut kā vienreiz atnācu pamēģināt, un tā arī šeit paliku. Vispilgtākā atmiņā man ir palicis viens no Latvijas čempionātiem, kur es sasniedzu personīgo rezultātu, un Baltijas čempionāts. Es esmu kļuvusi daudz sportistākā, es nodarbojos katru dienu sportoju, un tā aktīvāk esmu kļuvusi.
Vieglatlētika tā ir vispārīgā fiziskā attīstība. Viņa, es uzskatu, ir vajadzīga jebkuram bērnam. Ar viņu ir jāsāk, tāpat kā ar vingrošanu, tāpat arī ar vieglatlētiku. Un tad jau laika gaitā, es uzskatu, var izvēlēties tos attiecīgi pārējos sporta veidus kā specifiskos, jā. Jo vieglatlētika ir pamats visam. Peldēšana tas ir sporta veids, kas veido ķermeņa līdzsvaru un garīgo noturību. Ūdenī bērns iemācās elpot dziļāk, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Peldēšana skolas programmā ienāca 2012. gadā un kopš tā laika ir viens no visvairāk pieprasītajiem sporta virzieniem. Mēs esam valsts akreditāta sporta skola. Mēs strādājam pēc ministra kabineta noteikumiem, kur ir stingri atrunāti šie vecumi, no kura līdz kuram peldēšanās var sākt nākt no 6 gadu vecuma. Tā ir pati pirmā grupiņa, un bērni peldēšanu pabeidz lielākais līdz 21 oficiāli drīkst, bet īsti tā nesanāk, jo ja viņi sāk, pieņemsim vidējais vecums 7 gadi, tad viņi ir šos 8 gadus, viņi ir MT grupa, tad ir 3 gadus sports meistarības sagatavošana, un pēdējais gads ir ASM, kopā mums sanāk 12 gadi, 12 plus 7, nekāda nesanāk šie 25, ja, tā arī ir, cik kurā vecumā, kurš atnāk, bet vairāk kā 12 gadus valsts skolā nesanāk mācīties. Viņiem visiem lepojos. Kā es vienmēr saku, jo mums jau arī vienmēr tas uzstādījums ir augstu sasniegumu sports, un mēs mums ir tur ir labākais un tie ir sliktākie, bet kā es vienmēr esmu uzstājis un arī kolēģiem stāstu, šie bērni, no šiem varbūt neviens, varbūt tuvāko 10 gadu laikā no mūsu skolas neviens neaizbrauks uz olimpiādi, bet viņi visi izaugs par lieliem, brīnišķīgiem cilvēkiem, un tas rūdījums, ko viņi būs saņēmuši sportā, varbūt viņi būs biznesmeņi, varbūt viņi veidos mūsu valsti kā politiķi, varbūt viņi būs labi skolotāji. Un tas ir tas svarīgākais, ko mēs viņiem ieguldam, lai viņi ir veselīgi, lai viņi ir pārliecināti par sevi, lai viņi ir dzīvespriecīgi un lai viņi ir sportiski. Treneru gādībā skolā izaudzināti vairāki talantīgi jaunieši. Arī Kristians, kas jau šobrīd ir Latvijas izlases kandidāts. Es tagad esmu U16 Latvijas izlases kandidāts. Un jāiet uz priekšu uz izlasi. Peldēšanas nodarbojos jau 8 gadus. Peldēšanā man patīk sacensības, daudz draugu. Ķekavas novada sporta skolā īpašas tradīcijas izkopts arī mākslas vingrošanā, sporta virzienā, kur sastopas spēks un skaistums. Man liekas, ka tas ir viens no skaistākajiem olimpiskajiem sporta veidiem. Viņš ir ļoti sarežģīts sporta veids, tāpēc, ka meitenēm ir jāparāda visu savu koordināciju, kā arī spēku, izturību un vēl arī savienot savu kustību kopā ar mūziku. Tas ir ļoti svarīgi, mūsu sporta veidā. Zem mūzikas pavadījumu ar lentēm, bumbām, riņķiem un virvēm meitenes izpildas sarežģītus kustību rakstus, kas liek skatītājiem aizturēt telpu. Taču aiz šī visa vizuālā skaistuma slēpjas ikdienas treniņi, stiepšanās, kritieni un atkal celšanās. Vai ir īpaši sasniegumu maniem audzēkņiem? Jā. Man ir pagaidām tagad ir tikai 2 meitenes, kuri sastāv sporta izlases kandidātes. Kā man liekas, tas mums pagaidām ir vislielākais sasniegums, bet, protams, ka mēs cenšamies izlabot mūsu rezultātus uz katras sacensībās. Mēs cenšamies izlabot tiešām mūsu punktus, kuru mēs dabūjam sacensības laikā. Un uz to ir novirzīts mūsējais darbs. Brīvības sajūta, vējš sejā, ķermenis saspīlēts līdz pilnībai, bet prāts
prāts ir fokusēts. Tā ir riteņbraukšana. Ķekavas novada sporta skolām bērni apgūst prasmes, kas noderēs arī ikdienas dzīvē. Spēja koncentrēties, pielāgoties apstākļiem un noturēt tempu. Oļegs Meļaks ir bijušais profesionālais riteņbraucējs un skolas treneris, kas vada audzēkņus gan pa Baložu meža takām, gan šosejām, kur tiek slīpēta tehnika un attīstīts cīņas spars. Riteņbraukšana pa lielām, tas ir ļoti smags sportveids. Tas ir viennozīmīgi. Ļoti daudz darba jāieguldā. Man personīgi patīk šosejas riteņbraukšana ļoti, jo es tur dabonu adrenalīnu. Pat cik es pats biju profesionāls riteņbraucējs un braucu pasaules sacensībās, tas adrenalīns, ko tu daboni braucot tās sacensībās, tas grubs brauciena vai tie dabas skati, ko tu pasaulē redzi, kalni, nobraucieni, jūra, lieti, vēji, bruģi, viss kaut kas. Tas man tajā sportveidā ir piesaistīts. Tas ir mans adrenalīns visā. Un pa lielām šosejas riteņbraukšanā ir jādomā ar galvu, taktiski, nevis tikai mīti pedāļus. Šie jaunie riteņbraucēji apgūst spēju būt noturīgiem pret grūtībām un prasmes pieņemt ātrus lēmumus. Emīls, Raimonds un Oskars jau šobrīd pierāda, ka cīņas spars sākās nevis sacensību startā, bet ikdienas treniņos. Viņu acīs deg mērķis, un katrs nobrauktais kilometrs ir vēl viens solis tuvāk uzvarai. Tas patīk braukt ar riteni. Un diezgan interesanti un arī diezgan foršs. Komandas darbs un, es domāju, ātrums. Un arī pavadīt laiku ārā, svaigā gaisā un forši braukāties. Riteņbraukšana pa lielām viņi visiem ir piemērota. Arī cilvēki, ja mēs runājām par visām kategorijām, bērni, pieaugušie, cilvēki, kuri vienkārši veselības pēc vizinās, ļoti labi stiprina sirds asinsvadu sistēmu, plaušas strādā, muskuļi strādā pie mierīgas slodzes, to arī stresi noņem no sevīm, un elpo svaigu gaisu, tev nav telpās jāsēž. Atkal mazajiem, viņam tas ir izpriece riktīgākā, mēs savācamies, tur 10, 20 bērni parāda viņam trasīti, un tad viņiem tur pašam savā starpā notiek. Un tad, protams, gadiem ejot uz priekšu, ja bērns saprot, ka viņš grib jau augstākā līmeņa sacensībās vai arī tēmē uz profesionālo sportu, protams, tur jau trepi pavisam savādāk saliekās. Uz kurien tev ir jāiet, kā tev ir jātrenējas, tas jau paliek jau nopietnāks. Līdz 15 gadiem tu vari izbaudīt gan bērnību, gan sportu. Es nodarbojos, tāpēc, ka man vajag vairāk laikā būt svaigā gaisā, tāpēc, un man ar velosipēdu braukt, patīk ļoti interesanti pa kalniņiem braukt, Mēs burtiski cauru gadu esam ārā, vai nu šosejas, vai nu mežā. Tagad jau jūtam, ka tā zāle pietrūks tomēr tiem bērniem, jo gribās tur kaut ko, kādu sporta spēli uzspēlēt vēl kaut ko, bet mēs pārsvarā esam šeit. Šī ir brīvā cīņa. No malas tā var šķist tikai fiziska cīņa, taču patiesībā šis sporta veids māca stratēģiju, ķermeņa kontroli un cieņu pret pretinieku. Tā ir disciplīna, kur nevalda agresija, bet koncentrēta enerģija. Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi trenējas ne tikai Ķekavā, bet arī Daugmalē. Brīvā cīņa faktiski savā laikā, kad es sāku trenēties, tad ļāva tikai no 10 gadiem. Tagad jau praktiski no pirmās klasītes, jau pat no 6 gadiņiem, bērns var nākt un nodarboties ar brīvo cīņu. Sporta veids varbūt nevajag iedomāties, ka viņi mazliet demonstrē, vairāk kā varbūt. Bet viņš vispusīgi attīst bērnu, jo mums nestrādā viena muskuļu grupa vai praktiski viss muskuļi, viss ķermenis strādā. Viņi demonstrē, viņi teica, mēs tagad pamētāsim,
es bērniem saku tā, kad ar cīņu jūs naudu nenopelnīsiet. Tas nav tas sporta veids. Jūs nopelnīsiet naudu ar gudrām rokām un gudru galvu, tā ka vispirms mācieties. Otrs, bet cīņa jums palīdzēs visu mūžu. Palīdzēs, jo būs jums norūdīts raksturs. Jūs, tā kā jums būs dzīvē grūti, atcerēties, cik grūti bija uz paklē. Jo kādreiz skatāmies no malas un sakām, minūte tikai pagājas, ko tas bērns nevar pacīnīties. Bet viņš jau vairs nespēja pat rokas pacelt, viņš ir tā pārgurst pēc tās minūtes. Ja? Un tā arī dzīvē. Es viņam saku, atcerēties, cik grūti jums bija uz paklē, un tas jums palīdzēs dzīvē risināt jautājumus. Man ir 14 gadi, esmu 11. gads. Un ar cīņu es nodarbojos jau 7 gadus kopš pirmās klases. Bijām Tallinā, Tallinn Open, tas ir Eiropas lielākais turnīrs. Tur es dabūju 4. vietu. Man bija 5 cīņas, mēs kopā bijām 16 cilvēki. Es uzvarēju pirmās 3, un tad man iznāca nedaudz stiprāki, lielāki. Ne jau tikai sportiskie rezultāti tiek apgūti treniņu laikā, bet arī veicināt izpratni un mīlestību pret šo sporta veidu. Jāpiemin, ka neviens vien jaunietis vēlas sekot savu trenera pēdām. Sākotnēji es jau sāku trenēties no 6 gadu vecuma, kad treneris sākā veidot bērndārza grupiņu, kad bija mazā grupiņa un mēs aizsāk trenēties. Protams, aizrāva vairāk un vairāk. Kad nāca jau pamatskola, jau tas aktīvāk notika vidusskolā, jau es sāku domāt, es ar brīvo cīņu varētu turpināt savu karjeru, varbūt varētu būt treneris. Un vidusskolas pēdējos gados man tā ievirs sanāca tieši vairāk, un tā arī tagad sanāca, kad es jau tagad strādāju kā treneris, mācos Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā un piepildu savu jau kādreizēju sapni varbūt. Caur šo sporta veidu iegūst lielu neatlaidību, jo, lai būtu labs cīkstons, tev arī ir diezgan daudz jābūt pašam, ka tu pats gribi un pats to dari. Pirms sacensībām tas ir gatavošanās, tur skriešana vairāk dubultā treniņa, kā saka. Un kad centies kaut ko jau cīkstoņi. Brīvai cīņa tas nav tāds agresīvs sporta veids, jo tie ir 2 sportisti, kas to visu laiku ikdienā dara. Un tas nav tā, ka viens ir, kurš netrenējas, otrs trenējas, un kad tas kaut kāds, uz agresīvu vērsts kaut kas, bet tas ir ļoti forši. Ķekavas novada sporta skolā arī meitenes izvēlas brīvo cīņu. Arī viņas vēlas būt stipras, drosmīgas un neatkarīgas. Šis sporta veids viņām iemāca ne tikai fizisku spēku, bet arī pašcieņu un spēju sevi aizstāvēt. Tā ir vieta, kur dzimst pašpārliecinātas jaunietes, kas nebaidās stāties pretī izaicinājumiem sportā un dzīvē. Ar sporta skolu īpaši ir tas, ka es jau no mazotnes te esmu. Un es nodarbojos ar brīvo cīņu, man māsa un brālis nodarbojos ar brīvo cīņu, kā arī es eju pie visforšākā trenera, kas vien ir, Itārs Bramanis. Un tā kā absolvents es beidzu 2021. gadā, vēl projām nodarbojos ar brīvo cīņu un palīdzu organizēt trenerim šeit pat sacensības Ķekavā, kas norisinājās šogad februārī. Jā, brīvā cīņa vienkārši ir ļoti foršs sporta veids, ar ko nodarboties. Ļoti fizisks, ļoti emocionāls. Kā es iedrošinātu, nebaidīties, izmēģināt un paskatīties, vai tev pašam patīk. Ķekavas novada sporta skola apvieno spēcīgu un profesionālu treneru komandu, kas prot izaudzināt ne tikai augsti motivētus sportistus, bet arī iedvesmot tos, jo paši ir šo sporta veidu sportisti. Tā, piemēram, regbija treneris audzinot jauno paudzi, joprojām arī pats spēlē regbiju. Regbijs, jā, viņš ir līdzīgs amerikāņu futbolam, arī ar viņu jauc. Un regbijā nav bruņas, tāda kā džeki ir šeit, tāda redzam, tāda arī viņi spēlē uz laukumu. Tās spēles specifika ir ļoti dažāda. Vienīgais, kas ir līdzīgais, pa lielam tur ir bumbas, tas, kad ir kontakts,
Regbijā kontakts ir mazliet solidāks, nu ne mazliet, bet daudz solidāks, daudz humaniskāks. Viņš nav tā kā amerikāņu futbolā. Viņi mēdz jaukt. Mūsu platumgrādos viņš ir maz attīstīts. Regbija spēlē visā pasaulē, un Anglija, Īrija lielvalstis, kas ir regbija lielvalstis. Viņš jāsaka tā, ka ir ļoti inteliģenta spēle. Viņu nav vienkārši spēlēt labā līmenī. Viņš sarežģīs salīdzinoši. Gaidos. Pagaid. Komuna kļūst arvien lielāka. Šeit, kad es uzsāku šo darbības procesu, precīzi nepateikšu, cik gadus atpakaļ, iespējams, ka 6, 7, tieši Baldonē kā lokācijā. Man kopā pa visām grupām bija kaut kādi 12 dalībnieki. Dotajā brīdī jau ir pie 70. Tā komuna aug un attīstās, un ne tikai no Baldonas, no Ķekavas visu novadu nāk un nodarbojās, arī pat no Rīgas brauc un nodarbojās tieši uz Baldonu, tāpēc, ka mēs simpatizējam viņiem kā komanda. Sporta skolā mums ir arī 4 vecuma grupas, tieši regbija sekcijā. Tas ir diezgan liels skaits, un šis sporta veids attīstās lēnām, bet attīstās. Regbijs ir sports, kur individuālais talants iegūst vērtību tikai tad, ja tas kalpo komandai. Baldonē, kur treniņi norisinās, bērni mācās stāvēt plecu pie pleca, krist un celties, atdot visu spēku kopējiem mērķiem. Tas ir viss, kā lai saka, pilnvērtīgākais sporta veids no visiem. Tur ir iekšā futbols, tur ir iekšā basketbols, tur ir iekšā pat volejbola elementi, kas tiek izmantoti spēlē. Tur ir kontakta cīņas sporta elementi, un pat galvenā, kas man patīk, tā ir skriešana. Tu vari skriet, tu vari justies brīvi, tevi ķer, tev ir tāds adrenalīns, ka tev jāmok ar to bumbu, un tev ir komandas biedri. Tas veido milzīgu lietu kopumu, un sajūtot to, esot laukumā, tikai pa īstam var saprast, kas tas regbijs ir. No malas skatoties, ir grūti iedziļināties tajā spēlē. Tikai to sajūtot, tad rodās šī, jāsaka, atkarība no šī sporta veida. Un tad jau vairs prom tu neaizies. Un tāds ir Ķekavas novada sporta skolas stāsts. Dzīves, elpojošs, kustībā esošs. Katrs bērns, kas pārkāpj tās slieksni, nes sev līdzi cerību. Un katrs no viņiem aiziet no šīs skolas ar pieredzi, kas pārsniedz sporta zāles robežas. Jo te Ķekavas novadā sporta skola nav tikai par medaļām un rekordiem. Tā ir par cilvēku, par bērnu izaugsmi, par nākotni, ko viņi vēl tikai rakstīs, bet šodien sāk ar pirmo soli, pirmo ieelpu, pirmo skrējienu, un kādam tas būs pirmais ceļš pretim sapnim.